Ar mīlestību un roku siltumu darināti darbiņi no visas Latvijas būs apskatāmi un nopērkami Rīgas Kongresa nama telpās no 5. līdz 6. decembrim notiekošajā senioru Ziemassvētku labdarības gada tirgū. To organizē biedrība Pensionāru iespēju centrs un Latvijas Pensionāru federācija. Labdarības gada tirgū vecākās paaudzes pārstāvjiem no visiem Latvijas reģioniem tiks nodrošināta iespēja tirgot ar pašu rokām darinātajām precēm un lietotajām privātajām mantām, kā arī rādīt plašākai publikai savas iemaņas un prasmes dažādās rokadarba tehnikās. Uz tirdziņu tiek aicināti ne tikai pensionāri, bet arī uzņēmumu nevalstisko organizāciju pārstāvi, kā arī valsts iestāžu darbinieki, kas darbojas ar vecu cilvēku saistītajās jomās. Tirdziņa ietveros mēs arī rīkojam akciju palīdzība Latvijas pansionātiem. Labdarības gada tirgus arī tiks izmantots kā informatīvais atbalsta punkts Latvijas pansionātu vajadzību un problēmu aktualizēšanai. Visus pasākumu organizēšanas un īstenošanas laikā iegūtos līdzekļus plāno ziedot Latvijas pansionātiem, jeb ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem, kas pieteicās biedrībai uz finansiālu palīdzības saņemšanu. Mūsu mājaslapā lafiko.lv ir uztaisīts neliels ieskats par katru pansionātu. Mēs esam apzinājuši apmēram 50 pansionātus no Latvijas pansionātiem, un tur būs redzamas arī vajadzīgās lietas, kas katram pansionātam ir nepieciešamas. Ziņas TV informatīvo sižetu ciklā jau pagājušo nedēļu rādījums stāstīja par pensionāru vajadzībām Rīgā un Zemgalē. Šajā reizē viesojāmies pie Kurzemes novada pensionāriem, konkrēti Talsu novada pansionātā Lauciene. Jūtītas Kulačkovskas vadībā top brīnišķīgi darbi dažādās tehnikās, ko izmanto svētku noformējumiem, kā arī, lai telpas, kurās tiek pavadīti mūža gadi, būtu savas, mājīgākas. Pansionātam ir daudz vajadzību un sapņu, tādēļ iegūtie līdzekļi noteikti palīdzēs īstenot kādu daļu no tiem. Vajadzības jau ir daudz un dažāds. Pirmkārt jau pašiem iemītniekiem vajag čības, kas mums trūkst ļoti, jo vīriem ir lielas kājas un čības ir grūti dabūt. Vajag jaunu invalīdu ratiņu, lai var cilvēks vairāk izvest ārā, jo vecie jau ir nolietojušies. Tāpat tās funkcionālās gultas ir vajadzīgs, jo viss jau nolietojas tomēr. Tad vajag nakts skapīši jauni, jo arī mēbeles, kā zināt, nav mūžīgs. Tās ir tāds tieši pansionātu vajadzības, bet kā sociālajai rehabilitācijai mums ļoti vajag visādas šķēres, ar ko griezt visādas figūras. Meitenes ļoti aktīvi tamborē, un tieši trūkst tamboru diegi, nevis dzija, mēs ārdām vecos džempers, bet tieši tamboru diegi trūkst. Jā, dažādi palīgi materiāli. Tās ir vieta, kur pensionāru biedrība un pensionāru dienas centrs draudzējas roku rokā. Pie dienas centra ir 18 dažādām interešu grupām dibināti klubiņi, kā mazdārziņi, grāmata draugi, veselības grupa, siera klubiņš un pūra lāde. Tātad šeit apvienojušās tās meitenes, kurām ir interesi rokdarbi dažādi, jā. Un patreiz taisnījums ir trāpījis atbraukt, kad ir viņu darbu neliela izstādīta pirms Ziemassvētkiem. Šādas izstādes mēs rīkojam regulāri, jo no visiem mūsu 18 klubiem viena daļa ir tieši, kas nodarbojas ar radošu darbu, viena daļa ar sportisku ievirzienu, un viena daļa, kas arī paaugstina savas zināšanas, tad pēc principa visu mūžu mācīties. Tā, šīs meitenes jau strādā diezgan ilgu laiku, ja nemaldos, kādus 15 gadus vismaz, un ļoti daudz savā mūžā paveikušas. Austras kundze stāsta, kā tapis mazo adīto zeķīšu dekors. Sādīju 24 zeķītes, tā visu rindiņā. Un pie gultiņas, un lai nebūtu tie saldumi tik pārāk daudz, katrā zeķītē ielikt pa konfektītei un pa dienām, lai tad cienājās. Un tā mans mazmeitenes dabūja, ir 2 mazmeitenes, un katrai tās 24 zeķītes. Un tā mēs katru gadu, kad nāk advent, viņi jau gaida.
Antons Kivlinieks 21 gadu vada Talsu pensionāru biedrību. Viņa darbs novērtēts pilsētas un Latvijas mērogā, ir saņemta 3 zvaigžņu ordeņa zelta goda zīme, nu pat Latvijas 95. dzimšanas dienā arī Talsu gada cilvēku gods. Viņš atzīst, ka Talsu seniori prot strādāt un atpūsties, par ko liecina tradicionālās vasaras atpūtas dienas pie Usmas ezera, kurā piedalās līdz 240 dalībnieku. Katru gadu rudens balles, šogad sagaidot Ziemassvētkus, jau skaidrs, ka jāpošas uz Ziemassvētku eglīti 12. decembrī Tautas namā. No visiem pensionāriem vismaz katrs 3. cilvēks ir gada laikā ņēmis šeit kaut kādu dalību, piedalījies un tam līdzīgi. Nedaudz vairāk kā 2000 pensionāru ir uz 7,500 tādu, kas ir regulāri piedalījušies mūsu dažādos pasākumos, nodarbībās, klubos un ekskursijās un sporta pasākumos un tā tālāk. Pensionāriem dienas centra telpās ir iespēja izmērīt asinsspiedienu, izmantot masāžas un citas procedūras, kā arī satikt mediķus. Te pensionāri jūtas kā mājās, ik viens tiek mīļi gaidīts pievienoties, lai kopīgās aktivitātēs, labos darbos, kas priecē sevi un citus, var vadīt dienas un gadus, un nav laika sūroties vai klausīties, kur sāp, kas nav, kas varētu būt, jo ir taču tik daudz laba mums visiem dots. Skatītājiem mēs būtu pateicīgi par piedalīšanos un atbalstu pansionāta dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī ieejot mājaslapā lafiko.lv, viņi var iepazīties ar visiem pansionātiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, un atrast sev jomu, kurā viņi varētu palīdzēt. Savukārt nākamnedēļ Ziņas TV viesosies pie Latgales pensionāriem.